Mani sauc Ingūna Elere, esmu dizaina biroja HDV līdzdibinātāja un vadošā dizainere. Mēs dizaina birojā HDV strādājam gan ar telpu, gan ar grafiku, tā kā veidojot pieredzes, kas vieno gan vietas, gan cilvēkus, gan zīmolus. Un viena no mūsu darbības jomām ir grafikas dizains. Nav runa par stilu, bet ir runa par vizuālo valodu, kas nenoveco, kas nepāriet, bet kura atbilst konkrētam laikam, konkrētam kontekstam, konkrētai mērķa auditorijai. Un vizuālā valoda, kas ir radusies izpētē, ņemot vērā katras organizācijas šo te dvēseli, sakni, patiesumu un šos te tiešām patiesos mērķus, kurus viņi vēlas sasniegt. Mani sauc Laura Lorence. Dizaina birojā HDV es strādāju kā grafikas dizainere ar 2 dimensiju grafiku, gan telpā, gan arī mazākos drukātos materiālos, dažādās tā izpausmēs. Un mans šodienas stāsts jums būtu par Alūksnes sporta centru. Mēs sākām ar vizuālās identitātes izveidi, un pēc tam, kas bija prieks, ka Alūksne mums uzticējās strādāt arī tālākos projektu attīstības posmos, mēs realizējām šo te identitāti arī vidē, tātad pašā Alūksnes sporta centrā, izmantojot šos te identitātes elementus arī kā vides grafikas daļu, tātad liekot tādus lielus sportistu piktogrammas vidē, lielas bultu norādes, lai palīdzētu arī cilvēkiem orientēties šajā sporta centrā, nokļūt īstajās sporta zālēs, atrast ceļu atpakaļ no sporta zāles uz izeju. Un šī grafika, kas ir daļa no identitātes, tātad palīdz cilvēkiem orientēties vidē un tajā pašā laikā arī papildina šo te vidi un stāsta šo te vietas stāstu caur vides grafiku. Viena no identitātē iekodētajām idejām ir par to, ka, ja tu vēlies kaut ko sasniegt, tu to vari sasniegt, tad, ja tu to dari. Tev nav jābūt jau sākumā lielam, varbūt talantam vai kādām īpašām spējām vai varbūt kaut kādām iespējām, bet tu vari sasniegt savus mērķus tad, ja tu dari. To mēs iekodējam šo ideju arī sporta centra moto, kas ir varu, jo daru. Līdzīgi kā sportā ir bieži vien dažādi moto un saukļi, tā arī vizuālajā identitātē jau pašos sākumos šķita, ka ir svarīgi iekodēt šo domu par to, ka tu vari sasniegt, ja tu kaut vai uzsāc šo kustību, jo reizēm visgrūtākais ir tieši sākt. Šķiet, ka mēs diezgan ātri nonācām pie tāda varianta, kurā būtu iekļauts šis arī cilvēka simbols, jo pirmkārt jau pašā sporta centra, kā saka, uzbūves vai, teiksim, tā darbības jēgas, tas stūrakmens ir tas cilvēks, jo bez cilvēka nekas nevar notikt, un cilvēks ir tas, kas tā kā visu sāk. Un tad attiecīgi šķita pareizi arī, kad šis cilvēka tēls, cilvēka simbols būtu iekļauts arī grafikas zīmē, un tieši cilvēks, kas ir kustībā, kas ir svarīgi, jo sporta centrs tātad tas ir arī par darīšanu un jēgpilnu darīšanu. Tie ir jaunieši, jauni cilvēki, visbiežāk, kas nāk un nodarbojās ar sportu. Un tur arī slēpjas šīs vizuālās identitātes atslēga, šis cilvēks kustībā, cilvēks sportists, kas ir iekļauts grafikas zīmē. Identitātē izmantojam vairākas krāsas, kas tā varētu teikt ir zilās un zaļās krāsas, dažādi toņi, starptoņi. Tātad gan tādu gaišu zilu krāsu, kas ir arī pašas Alūksnes pilsētas identitātes krāsa. Mums šķita svarīgi sasaistīt šos divus identitātes, gan arī vēl tādus spilgtāk zaļus un spilgtāk zilus toņus, kas visi, kā mēs vēlamies simbolizēt, tātad pirmkārt veselību, enerģiju, arī spēku, kustību. Tādas enerģiskas, pozitīvas krāsas, kuras liktas arī vidē un arī šajos komunikācijas materiālos turpina šo ideju par to, ka tas ir cilvēks kustībā, cilvēks darbībā un cilvēks, kas dara. Vides grafikas pamatā mums bija šī piktogrammu sistēma, kas ir cilvēks sportists dažādos sporta veidos, vieglatlētika, futbols, basketbols. Tātad caur šiem simboliem mēs pirmkārt jau parādām vizuāli, kas ir tas, ar ko šis sporta centrs nodarbojās. Un tad, lai sasaistītu to vidē ar navigāciju, mēs likām šīs piktogrammas
kā norādes, tādas jau uzreiz pat bez teksta, viegli saprotams un intuitīvi uztverams, ka, ja cilvēks lec par bumbu pie basketbola groza un tur ir bultā, tad droši vien uz to pusi ir basketbols. Vai cilvēks futbolists, tad uz to pusi būs futbols. Un, tā bija viena no vides grafikas tādām galvenajām lietām, ko mēs iekļāvām navigācijā un vides grafikā. Un savukārt pat navigācija, tātad tas ir gan gaismas kastes, uz kurām ir norādes vidē, kur ir atrodas kura no telpām, gan arī tāda pavisam triviāla lieta kā drošības marķējumu uz stikliem, lai cilvēki būtu drošībā šajā vidē, kur viņi atrodas, gan lielāks vai mazāks norādes pie durvīm, lai būtu saprotams, kurā no telpām atrodas kāda sporta centra funkcija. Tas viss kopā rada tādu kā vienotu veselumu, kas ir gan šī tātad vizuālās identitātes izpausme, gan reizē arī paša sporta centra identitātes izpausme. Mēs strādājam ar projektu, kamēr vēl sporta centrs vēl tika tikai veidots, tikai būvēts. Attiecīgi mēs nezinājām precīzi, kā izskatīsies vide, kad tā būs uzbūvēta. Un, protams, vienmēr katrā projektā ir kaut kādas izmaiņas, kaut kur kaut kāda elektrības kaste ir parādījusies, kaut kur ir kāds izvads, kas iepriekš nebija tur paredzēts. Un tās ir tādas lietas, uz kurām ir jāvar tā ātri pietiekami reaģēt un veikt arī izmaiņas, jo tas skar arī mūsu vizuālo plānu visbiežāk. Viens no izaicinājumiem ir saprast, ka tas projekts ir kādam ikdienā arī jālieto, un tam ir ne tikai labi jāizskatās bildēs, kas varbūt ir viens tāds pozitīvs aspekts, blakus efekts, bet tam patiesībā galvenokārt jau ir jāstrādā tiem cilvēkiem un nepārdekorēt, nelikt kaut ko tikai tā pašmērķīgi, tikai tāpēc, ka tas tur tā labi izskatās, bet saprast, ka tam katrai lietai ir kaut kāda arī funkcija, ka tas nav tikai skaists raksts, bet tas ir, piemēram, šīs piktogrammas, kas tiešām arī atspoguļo sporta centra darbības sfēras, vai ka tas burtveidols ir funkcionāls un tāds lakonisks, nevis kaut kāds ļoti skaistiem grafiskiem, liektiem izliekumiem, tāpēc, ka šobrīd ir tāds trends domāt par to, lai tā vide arī strādātu ilgtermiņā, lai tam būtu arī tāda iekodēta tāda ilgmūžība un izturība, ka arī pēc 10 gadiem kāds tur atnākt var un nešķitīs, ka tas ir ļoti vizuāli novecojis vai varbūt kāda no tām lietām jau vienkārši vairs nestrādā, funkcionāli nestrādā. Ilgtspējība galvenokārt ir par to, ka mēs iedziļināmies vietas kontekstā un vietas vajadzībās. Tas, es domāju, ir tas, kas palīdz grafikai dzīvot vidē ilgāku laiku un vizuāli nenovecot tik ātri, kā varbūt tas notikt ar kādām modes tendenšu lietām. Tas bija labi, ka mēs varam strādāt ar visu kopā. Un, tas ir arī tāds labs pārbaudījums priekš sevīm, saprast, kā tad tās lietas, par kurām tu domāji kaut kad iepriekš, kā viņas patiesībā strādā pēc tam dzīvē, īstā vidē. Redzēt to uz īstas sienas, īstā vietā, īstā sporta centrā, un kādam tas ir ikdienas sastāvdaļa, un kādam tas ir varbūt kāda, nezinu, arī dzīves atmiņa no tā pēc tam veidojās. Tas, man liekas, tā ir tā maģija, kas varbūt arī veidojās šajās īstajās saskarsmēs ar īstām vietām un īstiem cilvēkiem.